Man ir tāds jocīgs raksturs, man ļoti patīk runāt, bet man ir arī ļoti bail. Tāpēc, lai jums nebūtu arī tik mierīgi, man ir jums sagatavoti 2 uzdevumi, maziņi, lai jums būtu tas, mēs to stresu tā izdalītu uz visu zāli, man būtu drusku mierīgāk jums pastāstīt par to apmaiņu, kas notika. Tātad sākšu ar to, ka mani sauc Ilze Pravorne, es pārstāvu organizāciju Z-fonds. Mēs arī esam Annas Lindas fonda biedra organizācija. Nesen pievienojāmies, bet tas mūsu lielākais sasniegums ir šī jauniešu apmaiņa, kas bija starp 4 valstīm un 2 no tām Vidusjūras reģiona valstis. Un lūk, mēs nonākam līdz pirmajam uzdevumam. Es lūkšu jūs dažus varbūt paminēt, kuras tās varētu būt valstis. Tās 2 Vidusjūras reģiona valstis, jūs laikam jau esat dzirdējuši, kuras tās ir. Tur ir tāds neliels špikaris un tā. Un varbūt kādi minējumi. Bingo! Turcija nē. Eģipte nē. Nē. Maroka? Jā, Maroka. Jā, Jordānija, Maroka bija tās valstis no tā otrā vidusjūras krasta, ar kurām mēs sadarbojāmies, un bija viena arī Eiropas valsts, tā bija Rumānija. Nelikšu minēt Eiropu, mēs visi labi pazīstam. Un tā. Kā es nonācu līdz šim projektam, tieši tā bija, es beigšu skaļos? Nē, normāli. Man tāda skaļa balss, es cenšos pieklusināt ar mikrofonu. Kā mēs nonācām līdz šim projektam, tieši gadu atpakaļ, es arī piedalījos līdzīgā formā, kur bija cilvēki no Jaunas starptautisko programmu aģentūras, kas iedrošināja rakstīt dažādu veidu projektus, un es tā domāju, nekas, ka es strādāju pilnslodas darbu, bet es esmu tikko nodibinājusi maziņu nevalstisko organizāciju, un mēs esam veseli 2 aktīvi biedri. Domāju, darīsim, parunājos ar pieredzējušākiem cilvēkiem. Viņi teica, tas, ka nav vispār nekādas pieredzes, ļoti labi, tas ir viss kārtībā, tā kā uz priekšu. Mēs ielikām garus darba vakarus tajā projekta rakstīšanas laikā, mēs ieguldījām laiku, lai sameklētu partnerus. Tā kā Ieva teica, tā arī ir, ka mēs partnerus no tā Vidusjūras reģiona sameklējām dēļ, iepriekšējo aktivitāšu dēļ. Mēs viņus bijām redzējuši aci pret aci, bet tā kā jūs esat šeit, tad jums jau ir pietiekami liels kontaktu loks, lai jūs arī varētu mierīgi atrast partnerus no Vidusjūras reģiona. Tātad, un mūsu projekts saucās, angliski viņš saucās Do You Like Mona Lisa? What Makes Art Art? Latviski to varētu saukt, vai tā patīk Mona Lisa, kas padara mākslu par mākslu. Tad mans otrais uzdevums ir, kuras iesaistīšu pilnīgi visus. Mums tāds ātri izdomājot, vai jums patīk Mona Lisa, tā bilde, Leonardo da Vinci, kur ir Mona Lisa, vai nepatīk. Viens ļoti nepatīk, 10 izcils mākslas darbs, ja? Un tad ātri no pirmās rindas tā, saka tās atzīmes, ja? Sākot no šajienes. Padomā, ja? Un tad... 5, 8, 7, 8, 7, 8, 10. 10? 5, 6, 7, Paldies! Kas mūs visus vieno šajā mirklī ir tas, ka mēs visi esam redzējuši Monu Līzu un padomājuši. Un tas bija arī tas vienojošais šajā apmaiņas projektā, ka mēs visi runājam par to, vai mums patīk Mona Līza, un tad mēs nonācām pie secinājuma, kas Mona Līza ir. Viņa ir mākslas darbs, un kas šo mākslas darbu padara par mākslas darbu. Un līdz ar to mēs saskārāmies ar daudziem tādiem filozofiskiem jautājumiem un nonācām arī pie mūsu kultūras, pie latviešu kultūras, pie rumāņu kultūras, pie Jordāņu, Marokas kultūras atšķirībām un kopīgiem lietām. Es jums parādīšu mazu video,
lai jums būtu tāda neliela ieskats, kā tas izskatījās dzīvē. Nu, tā. Visi redz šito jāsaka uzreiz jau? Skaņa, Step gaily on we go, heel for heel and toe for toe. Arm in arm we go, off for Mari's wedding. Over hillways, up and down, myrtle green and bracken brown, past the shilling through the town, all for sake of Mari. Step gaily on we go, heel for heel and toe for toe. Arm in arm we go, off for Mari's wedding. Plenty herring, plenty meal, plenty pig to fill her creel, plenty bonny bands as well, that's the toast for Mari. On we go, heel for heel and toe for toe. Arm in arm we go, off on Mari's wedding. Chains, spiders, robins, es domāju, ka tādam ieskatam īsam pietiks, ja? Tātad mēs arī izmantojam, protams, neformālās mācīšanās metodes. Visu dienu cītīgi mācījāmies, vakarā kopīgi atpūtāmies un, kas to teica Inese, ja? Kā tas saucās? Nakts kultūras apmaiņa. Tā kā tas arī, protams, bija svarīgi, un rezultāts bija tiešām brīnišķīgs. Pēdējais vakars bija ļoti emocionāls. Es teiktu, lielākā daļa dalībnieku atzina, tas līdz šim viņa dzīvē bija ļoti, ļoti spilgts moments. Ļoti daudz jauna uzzināja par citām valstīm, arī tīri cilvēciski iepazītie cilvēki bija ļoti interesanti un atmiņā paliekoši un pat dzīvi mainoši. Ko es vēl nepateicu. Un, es aicinu visus tos, kas domā kaut ko darīt vai nedarīt, vai ir kaut kādi jaunieši draugi, kuriem ir brīvs laiks vai kuriem ir kaut kāda interese, pamudināt viņus iet uz aģentūru, uzbāzties aģentūras cilvēkiem, teikt, es gribu kaut ko darīt, palīgā, un noteikti palīdzēs un izdosies, un būs baigi lielais gandarījums.